Šodien mums ir piekabināma māja. Mēs vēl nezinām, kur tieši jābrauc, bet jābrauc tālāk, kur citu netiek. Mums ir Adria Action Sport. Tas ir 2016. gada dizains. Tātad te mums ir likavs, te mums ir bagāžas nodalījums, te mums ir tādi kurētāri, tad šeit varēsiet uzlikt laivas, velosipēdus, kanoja vai jebko citu, kas jums būs vajadzīgs, ko vien vēlēsieties. Protams, mums ir liels nodalījums šeit. Mums ir vēl viens ikties. Adrija par to ir parūtējusies. Manuprāt, viņi patiesībā kļūdījās. Tālāk skatieties, mums jau ir iestikloti logi, un logi ir ļoti skaisti. Šo es redzu pirmo reizi. Tādas vēl nekad nav mikuši. Mums ir tādi gludi skaisti logi. Protams, tas ir sudraba korpus, vairs ne balts. Tad, vairāk greznības, kvalitātes sajūta. Vairāk sportisko. Paskaties uz riteni kādi offroad tipu. Un šī piekaba ir pacelta tā, lai jūs varētu vairāk braukt pa visādām bedrēm. Tālāk arī šeit visas apdares ir tādas. Tās patiešām izskatās kā no oglekļa šķiedras, bet patiesībā tās ir plasmas. Vai neko nesabojātu, varētu braukt cauri zālei, kokiem un dubliem. Gaismas ir blēdas. Dizains ir 26 gadus vecs un tam jau ir 2 logi. Tev nekad nav bijusi lode, tolete. Ak, paskaties. Nā, šādi. Te mums ir āra duša, bet āra dušā var regulēt gan siltu, gan augstu ūdeni. Leduskapis, apkuras sistēma, ūdens tvertnes. Un te mums vēl ir elektrība. Un te mums vēl ir bagāžas nodūjetas. Šī piekabināmā mājiņa no iepriekšējās atšķiras ar to, ka aerodinamika ir uzlabota par 9%. Tā sauktā patērēs mazāk degvielas. Un viņa vēl plāno izveidot vēl vienu komplektu, kur aerodinamika tiks uzlabota par 17%. Iesim liekam iekšā, paskatīsimies. Ejot šajā piekabināmajā mājiņā, man ļoti patīk, ka te ir vieta, kur nolikt mantas. Te var nolikt cimdus, cepurus vai vēl kādas lietas, no tās, kas vienmēr ir vajadzīgas. Vai arī lielu gāzes dekli tugētu. Uzreiz sagaida virtuve ar lieliem atvilknēm, un tiem ir automātiskie bremzētāji, un tie aizslēdzas. Bet šeit es jau norādu, cik to lietu ir. Un vēl, kas man patika, te vēl ir tāda vieta, kur nolikt, katlus vai vēl kaut ko. Un te vēl viss atveras. Īsāk sakot, viss ir ļoti labi pārdomāts. Tas ir ļoti labi, kad gatavojam ēst. Un uzreiz ārā. Ziniet, nav tā, ka cilvēks, kurš gatavo ēst, būtu ar galvu kaut kur datorā ieracies. Tad arī šis cilvēks ļoti viegli piedalās ārā kopā ar visiem. Protams, ūdens. Mazgājam deram, pagatie nav tvaika no sucēja. Un kas ir forši, kad te var atvērt ūku. Tā tev būs tāda caurvējas sajūta un ļoti, ļoti laba sajūta. Bet paskatieties, kā izskatās metāli. Iedomājieties, šeit viss atlieks. Tātad vietas ir tik daudz. Un, protams, 2 dubultie 60 šeit. Tolēt, kā tolēt. Atnāc, nomazgā rokas, nokārto lietas. Te vēl kaut kādām mantām salikt. Kosmētikai. Šeit vēl kosmētikai salikt. Vai pakātu dviejas. Bet viss interesantākais visā šajā lietā ir, lūk, mēs to pieskrūvējam ar magnētiem, ātāķējam un voila! Mums ir duša. Kā teica Adrijus, tas ir no mini klases nometniekiem. Jābūt vislielākajām dušām. Ar apaviem kājās es būšu apmēram 6 pēdas 9 colas gars. Praktiski var apstāties. 6 pēdas 3 colas būs notvāk. Te atkal ir kosmētikas šampuji. Patiesībā ļoti limās. Un te jau mana sieva saka, ka vairs nevajag plēves. Nav tās sajūtas, ka tā plēve pieskar sālē. Kas ir ļoti reta lieta, šādas klases kemperī mums ir vēl liels skapi. Tiešām pagaidi paskaties. Mana roka un es esam šādi. Es to tā neteikšu līdz galām. Šeit tiešām var ievietot daudz lītu, to starp gultas, vēļu, visu, kas jums nepieciešams. Vai ir plaukti? Un te ir vēl viens pakaramais. Tas noteikti nebūs savā vietā. Leduskapis. Atdzesēta kamene, tad tas atveras vienā pušē. Jā, protams, tas atveras arī no otras puses. Un šeit jūs joprojām varat dabūt aiz sauvis. Šeit noteikti būs daudz vietas. Jā, mums joprojām ir vēl viens skatīts. Jautrība ir klāta. Patiesībā es iztēlojos, ka tas ir cilvēks, kurš tikko izkāps no skapja. Ak, vai kā sprīd saule, tev ir balts. Tam ir ļoti liela atloki, un to joprojām var ļoti labi atvērt. Kad mēs gribam iet gulēt, mēs izvelkam šo, šeit nolaidžam galdu un saliekam spilvenus. Mums šeit ir liela gulta. Tā es iedomājos, atnāc no kalniem vai kaut kur no tāda meža. Tā apguļies šeit, kā jau teicu, saule spīd, viss notiek. Galdiņš ir ar kaboņonu, var uzspēlēt kārtas un tad iet gulēt. Tā kā šeit tiešām ir superīgi, jo te ir lodziņi. Tas tiešām izskatās krietni lielāks nekā tagad izskatās. Tā šeit ir ļoti laba sajūta par šo telpu. Un šeit galds nolaižās un izvelks ārā. Un šeit var izveidot vēl lielu divguļamo gulūti. Es domāju, ka tā būs 2 metri uz 2 metru. Tā ir 3-vietīna gulta. Labi, ejam tālāk. Šeit, mums ir vēl tādi paslēpti skapīši, kuros arī, protams, var kaut ko vēl salikt. Patiesībā šis televizoru turētājs ir ļoti dārgs, bet izskatās, ka Adrija to montē kā standartu. Tas ir labs ar to, ka tos var šeit uzstādīt.
Ja kaut kas ir ārpusē, to var darīt ārā. Šeit ir paredzēts sagatavošanās. Televizors ir uz antenes, un mums tas ir 2020. gadā. Mums ir viss, un lūk, es tev parādīšu vēl vienu vietu. Ak, klausies, bet šī pavisam cita sistēma, zini? Šeit, acīm redzot, tam jau ir dampēri. Šeit ir cita piekabināšana. Šai maiņai ir arī savu skaņu sistēma, tāpēc jūs varat pieslēgties ar telefonu un klausīties mūziku. Un te mums vēl ir skapītes. Tātad Tātad pats svarīgākais, ko Andrijus parādīja pirms šīm kumolēm. Mēs varam vēl iegūt vēl vienu skapiju. Ja jūs to darīsiet, jums nebūs pietiekami daudz pārtiks. Šeit ir liels galds, un tu var visu spēlēt. Tie ir arī skapīši. Pagaidi, es tev parādīšu, cik tas ir garš, kāds tā garums. Šeit tiešām ir daudz vietas, kur novietot lietas. Un mums šeit ir apkura. Apkura šeit ir ar dārzu. Šeit mums ir Adria panelis. Šeit rāda, cik daudz elektrības, cik daudz ūdens ir, vai sūknītis ir ieslēgts vai izslēgts, cik daudz siltuma ir. Un šeit vēl ir atstāta vieta saules paneļiem, 80 vatu saules paneļiem. Tātad šeit tas ir kā jūsu izvēle. Ja jums patika Spirit Like, uzdodiet jautājumus, lūdzu, esiet laipni, un tad ejam tālāk.